Labdien! Šī ir tāda īpaša un negaidīta diena, jo mans darbs ir novērtēts. Tas varbūt ir tāds pārsteigums. Jāsaka, ka ir sajūta, ka daudzi cilvēku šādu augstu titulu vai novērtējumu ir pelnījuši. Tā ir sanācis, ka tas ir atvēlēts man. Paldies jums visiem, kas ir balsojuši un kas ir kopā ar mani strādājuši, jo es apzinos to, ka iegūt šādu titulu nav iespējams vienatnē. Tas ir tikai daudz cilvēku kopējs darbs, tas ir viss valsts un sabiedrības kopējs darbs. Es varbūt esmu centies atsevišķus jautājumus šeit Eiropas parlamentā, arī Latvijā, uzsvērt, inicēt, un tie noteikti ir bijuši tādi, kas ir vajadzīgi Latvijas sabiedrībai un Latvijas valstī. Ja man jādomā, kas varbūt ir bijis tas nozīmīgākais, tad gribu teikt, ka, protams, esmu turpinājis strādāt drošības aizsardzības jomā. Esmu inicējis virkni iniciatīvu, ziņojumu, arī pašreiz ir viens manas un citu Eiropas parlamentu kolēģu inicēts kodola atbruņošanās ziņojums procesā. Tā kā domāju, ka varbūt šī joma ir bijusi noteicošā, taču paralēli uzskatu, ka daudz darbs ir veltīts arī reģionālās politikas, Baltijas jūras stratēģijas izveidē. Man bija tas gods kopā strādāt ar citiem kolēģiem un šo stratēģiju virzīt, kura patreiz ir ieguvusi Eiropas komisijas vienu no tādiem centrāliem šī gada jautājumiem. Ir bijis arī svarīgs ļoti Eiropas Savienības vērtību jautājums, un tajā skaitā totalitāro noziegumu atzīšanas aspekti šajā jomā. Esmu strādājis kopā ar kolēģiem un izveidojis tādu darbu grupu, kas saucās Kopēja Eiropa, Kopēja vēsture. Tās ietvaros esam gājuši dialogā ar Eiropas komisiju un centušies pārliecināt komisiju par nepieciešamību līdz ar nacistiem nosodīt arī komunistu noziegumus. Un tas ir bijis tiešām darbietilpīgs, smags darbs, apvienojot cilvēkus, lai realizētu šo iniciatīvu, apkopojot domas un tās virzot uz Eiropas institūcijām, veidojot konferences, rakstot rakstus, un kas arī pat ir vienā grāmatā Slovēnijas prezidentūras izdot, un tajā ir arī mans raksts, tāpēc jūtos ļoti gandarīts, ka varbūt arī tas daļēji ir ticis pamanīts. Kā tāds īpašs brīdis šajā gadā bija filma, ko kopā ar Edvīnu Šņori esam veicinājuši, un ir izdevies šai filmai dot Eiropas un pat pasaules tādu skanējumu, tātad runa ir par padomju stāstu. Un es varu būt tikai gandarīts, ka tāds talantīgs cilvēks, kā Edvīns Šņori, varētu teikt, arī veicināja manu atpazīstamību līdz ar šīs filmas tapšanu. Taču, kā saka, tuvojas šis gads un arī varbūt visa Eiropas parlamenta cikla noslēgums, un es esmu pie pārliecības, ka tas ir bijis ļoti ražīgs, tas ir bijis arī izaugsmes periods man kā politiķim, un ir tāda sajūta, ka šīs Eiropas vērtības, to padziļināt izpratni, protams, ir nepieciešama arī Latvijā. Ir runa par demokrātiju, par konkurenci, par labu pārvaldību. Tātad viss tas, kas patreiz Latvijā sāp un par ko cilvēki ir neapmierināti, kas varbūt ir novedis pie šīs ekonomiskās stagnācijas, kas šajās dienās pārņem Latviju, un ir svarīgs, protams, domāt par atjaunotni, par to, kā celt valsti. Un līdz ar iesaistīšanos šajā procesā, līdz ar Pilsoniskās savienības partijas veidošanu, es, protams, esmu domājis, vai man ir iespējams turpināt darbu šeit Eiropas parlamentā, un es nonācu pie slēdziena, ka man, protams, ir jāatgriežās Latvijā, jāpalīdz veidot partiju, un tajā pašā laikā interesants izaicinājums ir Rīgas domas vēlēšanas, un ceru, ka ar šo Eiropas redzējumu varēšu būt līdzvērtīgs kandidāts citiem, kas pavasarī, protams, daudz runās par to, kā veidot Rīgu. Un, ja man izdosies iegūt labi rezultāti, tad arī palīdzēt sekmīgi Rīgai attīstīties, gūt tai Eiropas redzējumu
izmantot tās zināšanas, sakoncentrēt, kas mums ir, lai tiešām Rīga būtu ne tikai dziedoša, bet arī ražojoša, konkurētspējīga produktu ražojoša valsts, tādu, kuru uzskata un ciena kā demokrātijas, labas konkurences, attīstības un sabiedrības ar stimuliem apveltītu pilsētu. Tas ir svarīgi ne tikai Rīgai, Rīga ir arī Latvijas centrs, tas ir svarīgi visai Latvijai. Tā kā ar šādu sajūtu es šodien šeit stāvu šīs kameras priekšā. Vēlreiz izsaku pateicību ikvienam, kurš man ir atbalstījis šajā darbā, un ticu, ka šīs balvas saņēmēji bija vesela virkni labi cilvēki, kuri ir nemazāk strādājuši. Varbūt šajā reizē viņiem atpazīstamība nebija tāda, bet es ceru, ka viņi tiks novērtēti nākamajā reizē, ka viņu konkurentu skaitam pievienosies jauni, talantīgi, spējīgi Latvijai strādājoši cilvēki. Lai mums visiem izdodās, lai laimīgs šis pārdomu periods, lai ir labs jaunais gads un lai mēs droši nostājamies uz kājām pēc šī perioda, kuru Latvija patreiz pārdzīvo. Lai visiem veicās. Paldies!